Sveiki! Man te Eglīte, tur mans operators ir, cerams, nenokritīs. Mans top 3, kāpēc es vēl joprojām dzeru fermentus. Jau vairāk kā gads, un es nosaukšu tas top 3, kāpēc es viņus turpinu vispār dzert, vai ir kaut kāda jēga? Un tad vislielākā jēga un, manuprāt, izmaiņas ir tas, ka fermenti patiešām mazina dabīgi ēstgribu. Un tad, kad ilgstoši tiek patērēti tikai tev piemēroti produkti, vairāk ir zaļi, mazāk ir viss tas, kas trigerē personīgi tavu organismu, tāpēc, ka mēs katrs esam dažādāks. Un fermenti vairāk atrod to pieeju cilvēkam. Un tad uzlabojās veselība. Tas ir pats pirmais. Otrajā vietā tas ir prieks. Uzlabojās veselība, mazinās patogēnā vide, mainās mikrobioms un cilvēks paliek priecīgāks. Tāpēc man vēl joprojām arī vairāk kā gads ir riņķī, bet enzīme man ir prieka avots. Tas ir mans ikdienas burvju nūjiņa, lai justos priecīgāks. Un trešajā vietā tas, protams, ir pati garša. Man tas dzēriens garšo, man viņš liekas garšīgs. Ja, kaut gan viņā nav cukura, bet viņš ir gāzēts un ar šo enerģiju. Viņš ir piesātināts ar enerģiju, un tu vari just katra dārzenīša un augļa enerģiju. Tā kā man patīk arī garša. Bet ar pirmo jau patiesībā varētu arī beigt, jo tas pats pirmais, tas, kad kuņģa zarnu trakts saņem šos enzīmus un labās baktērijas un sākās šīs izmaiņas, patiesībā tur arī viss tas sāls slēpjās, jo mūsu kuņģa zarnu trakts ir mūsu pavards, un vienmēr veselība sākās tieši no kuņģa zarnu trakta. Tā kā tādi ir mani mīļie enzīmi. Un ne tikai jau mani mīļie, daudzi citi jau ir iemīlējuši un sapratuši šo enzīmu burvību, jo atceramies, ka enzīmi ir arī tīra enerģija. Tādā kosmiskā veidā, kā viņi tiek taisīti, tur visur ir iesaistīta enerģija. Kā jau visur, protams. Kā jau visur. Jā, bet enzīmos tīpaši. Nu, lūk, tā kā tāds mans top 3, jā. Un paldies, Eglīt. Paldies, ka mans mazais operators bija.